Mums jāatceras galvenais divas lietas, kas ir ļoti svarīgas. Ziniet, kas ir pats svarīgākās lietas Bībelē? Kā jūs domājat? Vispār ļoti svarīgas lietas. Pirmais ir vārds un otrais ir gars. Nav tā? Divas svarīgas, būtiskas lietas. Jūs zināt, kā gars, lai virzītos mūsu dzīvē, gars. Svētais gars, lai virzītos mūsu dzīvē, mums pirmkārt vajadzīgs vārds. Vārds. Jo atcerieties, ka svētais gars, un kad viņš sāk radīt debesis un zemi, vispirms bija izteikts vārds, pareizi? Vārds bija un tad tapa. Vispirms Dievs teica vārdu un tad tapa. Un tad svētais gars sāk darboties. Arī mūsu dzīve, vispirms mēs lasām Bībeli, saņemam vārdu, un tad svētais gars mums virzās. Kamēr mēs neesam saņēmuši no Dieva vārdu. Vispirms ir vārds, nav tā? Vispirms ir vārds. Lai svētais gars varētu virzīties, tev ir vārds. Tāpēc tu nāc uz dievkalpojumu, tu saņem šeit vārdu no Dieva, saņem Dievu, un tu ej ārā, svētā gara pilns, un svētais gars virzās tavā dzīvē. Tu vispirms saņem vārdu. Kāpēc cilvēki nāk uz dievkalpojumu? Lai saņemtu vārdu no Dieva. Klausās, ko sludina, saņem vārdu, tas tev ieiet tavā sirdī, un tu svētā gara pilns izej ārā un sāc kalpot cilvēkiem ar to vārdu, ko tu esi saņēmis. Vai arī pats lasa Bībeli, tāpat es lasu Bībeli, saņem vārdu no Dieva un izej ārā un sāc kalpot. Arī pats. Svētais gars darbojas vispirms ar vārdu, jo vārds ir instrukcija. Tā ir, Dieva vārds ir instrukcija tavai dzīvē. Tā ir pamācība, kā tev jādzīvo. Dievs iedevis mums ir grāmatu, no ko mēs mācāmies. Viņš svētais gars sarakstīs to grāmatu savu cilvēkiem, svētā gara iedvesmot cilvēku sarakstīs to grāmatu, un svētā gara iedvesmot. Un īstenībā, kad tu lasi, tev jālasa tāda apziņa, ka to saka svētais gars. Viss, kas tur ir rakstīts, tas ir jāpieņem, ka to ir runā svētais gars. Dievs runā. Īstenībā, caur to vārdu, lasi, liku Bībeli, Dievs runā. Izlasi vienu teikumu, Dievs man saka, yes, es pieņemu. Labi, ejam kopā un sāc. Liecina stāsti, Dievs. Piemēram, lasām Galaktiešiem 3.5. Kas tur rakstīts? Galaktiešiem 3.5 ir rakstīts. Kas tur rakstīts? Lasām. Vai tad tas, kas jums sniedz garu un jūsos dara brīnumus, to dara ar bauslības darbiem vai ar ticības sludināšanu? Kā es domāju? Vai mēs to daram ar bauslības darbiem, vai Dievs dara to ar bauslības vai ar ticības sludināšanu? Ticības sludināšana, es uzskatu. Tā jau mums tāds jautājums uzdod Pāvils. Īstenībā Dievs darbojas uz mums ar ticības sludināšanu. Kas ir pats svarīgākais ticēt? Kad tu sludini ticēt, ko tu sludini. Vissvarīgākais būt pārliecināt. Tu nevari šeit runāt, ja tu neesi pārliecināts, ko tu runā. Zini? Ja tu šaubies pats, tad neviens tev neklausīsies. Ja tu šaubies, ka tu to, ko tu pasaki, ka tev ir šaubas, varbūt tas tā ir, varbūt tas nav, ja tu sāc tā runāt, neviens. Tev pirmkārt tas pašam jābūt. Ja to, ko tu saki, tas ir jādzīvo tevī. Tas ir jādzīvo tevī. Pareizi, tas vārdam jābūt tevī iekšā, lai tu to runātu ar, zin kā, remo un logos ir tā divi vārdi. Logos tas ir tā ir tikai tavs zināšanas, ja? Bet logos, tas rema, tas ir, ka tev tas tavā sirdī, ja tu pasaki, un tas runās cilvēkiem, cilvēku dzīves mainās. Jā, tā ir, vai tā rakstīts Galaktiešiem 3.5, vai tad tas, kas jums sniedz garu un jūsos dara brīnumus, to dara ar bauslības darbiem vai ar ticības sludināšanu. Nevis ar likuma darbiem vai ar ticības sludināšanu. Dievs dara brīnumus, sniedz mums garu,
kad mēs ticībā sludinām. Ja, man patīk, ka Normons viņš man zvana. Viņam ir tā ticība Dievam, ka Dievs ir viņām, viņš visu laiku ar Dievu kopā. Es arī gribu tā ticība, gan man arī būs. Es tā cenšos apzināt. Tev jāpieņem, ka pats Dievs ir tevi, ka tu ej ar viņu. Es jau arī cenšos, tā nevienmēr man tas sanāk, bet es jau tagad tā cenšos vien vairāk. Tev jāapzinās, ka Dievs ir tevi, ka tu visu ej ar viņu, tu dari visu ar viņai pēc veikalā, tu produkts, visu ar Dievu, svēto garu, visu laiku kopā, visu laiku nepārtraukt ar viņu sadraudzībā, visu laiku 24 stundas. Baigi forši. Es, kad biju iepriekš draudzējas izplātīšu gadījumu, mums mācīja tā, Aiga jau zina, mums mācīja tā. 2 stundas lūkšana, katru dienu 2 stundas lūkšana. Vai ne, Aiga? Es no rīta ceļos, es baigi kārtīgs, gribu būt, saņemt Dievu svētību, aizēju kamerī, 2 stundas, vēl 10 minūtes palikuši. Vēl vajag lūgt. Nezinu vairs, ko lūgt. Tad skatās pulkstenī, zini. Īstenībā, nezinu. Vēl ko, Dievs atklājies, nezinu vairs, ko teikt. Dievs atklājies. Vēl 3 minūtes. Dievs atklājies. Beidz iziet ārā. Beidzās lūkšana, varam dzīvot. Vēlēt uz darbu, Dievs palika tur iekšā, visi dod dzīvi līdz nākošam rītam. Dievu atstāja kambarītī, mums tā mācīja, 2 stundas jāpavada lūkšana. Mācītājs mums saka, es lūdzu 4 stundas. Ko tu tavu līmeni dabūji? Es tikai 2, es 4. Es ar Ormondu runāju pa telefonu, Ormondu saka, bet es 24 stundas. Viņš teica, es visu laiku esmu 2 kāds, tur 4 kāds, 2 kāds. Ko tad tu tikai 2 stundas? Kas tad? Tu tikai 4 stundas esi ar Dievu. Viņš saka, 20 visu laiku ar Dievu esmu, visu dienu. Mums tā bija. Un jāuzrakst tas grafiks, zin galvenais. Jānodod. Cik tu lūdzu katru nedēļu? Viņš skatās. 2 stundas. Kāpēc neesi nolūdzu to 1 stundu? 30. Nav. Tā kā nākošreiz, ja nebūs 2 stundas, netiks kalpošanā. Nevarēs kalpot. Ja es jau sūtīju uz visu laiku svēto garu, ne jau uz 2 stundām tikai. Viņš nemitīgi, lai pēc ar viņu kopā. Nemitīgi. Un tas kāpēc? Zini, kas ir Šidlovskis ir tāda, es viņam neko nebiju tāda, Šidlovski, tāda, viņi pēc Šidlovski, viņi visu izlasīja to grāmatu, tur ir tās stundas, un te visu to grib, tā, un te man bija traki, un te es nav izgulējis, 4 cēlies, lūdzu, jābrauc uz darbu, zini, neizgulējis, paskatīja vienreiz ar mašīnu, šitā, mašīnu notriecīja. Bija neizgulējis, iet pusā aizmits uz darbu, no 4 speciālisti no rīta, acis varās, aiz uz darbu, sēž tad darbā, miega cīt. Tāpēc, ka jālūdz Dievs. Es ceļas augšā. Klosteros ir vēl trakāk. Bet tā mums bija, Es nevienam nepērētu, man šitas tagad liekas smiekļi. Bet te labi uzrakstīts, ticības spēks dara brīnumus. Un es saprotu, bet pats svarīgākais mums ir saprast, kad atnāk šis svaidījums dod, zini, kas ir svaidījums? Spēks, svētā gara spēks, nonāk uz mums. Tas maina mūsu maina, tas svaidījums mūsu maina. Ziniet, Bībelē viena rakstvieta. Mums nevajag kā kāds jūs mācīt, bet svaidījums māca jums visas lietas, un viņš ir patiesas un nav meli. Tas svaidījums maina tev, tas svētais gars maina, viņš tev maina, ka tu esi visu laiku ar viņu kopā. Kā to? Viņš ir īstenībā reālāks par tavu sievu, par visu viņš ir reālāks. Viņš ir visu laiku tevī, man patīk. Reālāks par mani. Ja bez sievu nevar visur būt tev līdzi, viņš visu laiku reālāks par visu. Normāli saka reālāks par visu. Jūs vēl nezinu, kas te notiks, kad svētais gars sāks darboties par Dievs ir sagatavo. Tāpēc Bībelē ir rakstīts no ticības sludināšana. Tev jāpieņem tas. Ja tu nepieņem svētais gars, nevar vienkārši darboties tevi. Viņš jau ir tur, viņš ir katrā, kas piedzimst un kas ir pieņemsies katrā, bet viņš vienkārši neko nevar darīt, ja tu viņu nepieņem, ja tu viņu nerunā, nedarbojas ar viņu, viņš jau grib sadraudzībā tevi, kontaktā. Atceries, ka Bībelē rakstīts, Dieva tēva mīlestība, Jēzus Kristus žēlastība un svētā gara sadraudzība ar jums visiem, lai paliek, ar visiem, un mūžīgi viņš. Ja es teicu mūžīgi, viņš teica, labākais aizēja, labāk. Ja es neaizietu, viņš teica, es jums nedodu svēto garu. Ja es neaizietu, labākais aizēja. Tagad jums ir svētais gars, jums ir labāk.
Jums ir svētēt labāk nekā. Tas ir labi, ka es Un tur rakstīts tālāk, un viņš būs pie jums mūžīgi. Tur nav rakstīts, ka viņš būs tikai, viņš mūžīgi. Ja tu pieņem Jēzu, viņš tev mūžīgi ir tevi. Mūžīgi. Un tas ir spēks. Un tas tev, ja šito pieņem, atceries, ka Henrijs tev runā, viņš ir svētais gars, tur iet, tur dara. Viņam es nevaru kādreiz domāt, ko viņš visu laiku tā runā? Es tā arī vēl nebija iebraucis, es tagad tik tā īsti sāk iebraukt. Un es tā domāju, ka man liekas tās sektas, kad vēl rodās, kad tu ej no spožuma uz spožumu. Arī tās dzīvās svaidītās draudzes, kas negrib iet tālāk, Dievam. Viņas, kas grib tiekt kristieši, kas grib iet tālāk, dziļāk, jo Dievs saka, iet no spožuma uz spožumu. Un tā līdz debesim, tad arī būs tāds moments, kur ir kāši kristieši, kur apstājās un viņi negrib iet tālāk, un tad viņi sāk tiesāt tos, kas ir tuvāk tālāk. Sāk tiesāt jaunās tuvākās attiecībās ar Dievu. Jā, viņi sāk tiesāt. Un tā tas būs līdz debesīm. Un tas, kas mūžīgi ies tuvāk Dievam, mūžīgi būs kaut kāds ciedības. Un arī tās svaidītās draudzes sāks tiesāt. Tas, kas tur ir. Un to nedrīkst pieņemt. Šito Benijs Kins pravietoja, zinām, Benijs Kins pravietoja, viņš pravietoja, ka celsies jaunas draudzes, un vecie sāks uztrauties, viņi tās ierūsējušās metodas vairs nedarba, sāk jaunas sākums, sākās jaunas sākums, un viņi sāks uztrauties, viņi sāks tev kritizēt, kas tu tāds esi, man orderēja par mācītāju, kas tu tāds, kas tev ļautu, tu esi kaut kāds jaunu, te gribi ievies, jaunu tu gribi kaut ko. Un jo tu būs augstāk tuvāk Dievam, tad tu arī uzreiz skatīsies ar uz tiem luterāņiem, baptistiem, visiem katoļiem jau ar Dieva acīm, ar mīlestības acīm, tu vairs netiesās. Un tev būs, tur ir cits līmenis. Bet tevi ļoti daudz tiesās. Visi sevis daudz tiesās, tas ir skaidrs. Bet zinu, ko es vēl sapratu, ļoti svarīgi lieta. Es vēl tā sapratu, ka tā mūsu domāšana, kas ir ļoti svarīgi, ka tu ieraugtos, ka tu domā, koncentrējies uz attēliem, uz kaut kādām lietām, ko tu gribi dzīvē sasniegt, lai tās lietas, kas ir svarīgi, tā doma, lai tā būtu dzīva. Lai nebūtu tā kā miruši visi tie attēli. Bet mums vajag, lai mūsu tās emocijas būtu dzīves, jūtas dzīves. Lai tu to cilvēku mīli, lai ar jūtām tu mīli arī ar emocijām. Lai ne, pasaka, es viņu mīlu, ar jūtas nekāds pret viņu nav, emocijas nav. Viņš, piemēram, tas sēž autobusā cilvēks, viņam ir grūtis, tu uz viņu paskaties, viņam vajag, tev pat nav tev pat nav nekādas emocijas, mums vajag tāda pilnība, zinot, ka mēs paskatāmies uz to cilvēku, un tev asaras tek, saprot, tev ir par viņu žēl, viņš tev jūtas, mums vajag būt dzīve tā, saprot, tās domas, visu, ko mēs domājam, viss tās emocijas, lai būtu dzīves, saprot, lai tu mīlētu pa īstam mīlēt, zini, ka tu mīli pa īstam, tev nav nekādas bailes, jo mīlestībā nav bailes, saprot, ja tu mīli otru, tu vari visu ko izdarīt, saprot. Ja tā mīlestība rodās no tā, ka tu redz, ka ko Dievs gribēs tajā cilvēka, tajā ielikt iekšā, un tu gribētu redzēt, lai viņš būtu tāds, kā Dievs viņu ir radījis. Jā, es saprotu, ka mums vajag emocijas, jo cilvēki mēs esam kā miroņi, Tev jāpārbauda, vai tu esi vēl dzīves, pienāklāt kāds pačupin, ja tev nav tās jūtas, man patīk, ka cilvēki raud arī, ka smējās, raud. Tas ir dzīves cilvēks īstenībā. Viņš smējās, viņam ir emocijas, viņš jūtas. Es domāju, ka pareizi. Nikā citi saka, nevajag neko justu, nevajag neko, bet īstenībā vajag. Dievs arī raudāja, Jēzus arī raudāja. Jā, pareizi, pa lāceru. Jēzus bija emocijas. Jā. Mums jāpiedzīvo arī mīlestību. Es saprotu arī. Mums mācīja iepriekšā draudze, ka nevajag, ka mīlēt vajag bez jūtām. Mēs raudāju, priecīgs, raudāju. Tā es domāju, ka tas ir svarīgi, lai mēs būtu laimīgi. Mums arī svarīgi, es saprotu, vadīt savus domas un emocijas. Arī vadīt. Es domāju, ka cilvēks var arī vadīt savas domas, pareizi. Lauri, tu vari vadīt savas domas. Un tu vari saprast, ko tu gribi, to tu domā par ko. Tu vari domāt par labu un par sliktu, pareizi. Izvēlēs tev domāt, par ko tu domā. Tu vari domāt par ko īstenībā jā. Un arī, es domāju, tu arī vari pieņemt, vai tu esi laimīgs vai nelaimīgs. Tu vari tā, es esmu laimīgs, viss tā. Tu vari domāt, es esmu nelaimīgi, ne? Un tu tāda arī vari izties. Nu kā? Kad Sātans Ievai
tās domas, vai bija izvēle, pieņemt vai nepieņemt. Tas nebūs tā arī. Pieņemt tās labās domas ir sliktās. Bet es domāju, bet ir arī reizes tāda, es sapratu, ir arī, ko tu nevari vadīt kaut kādas domas. Ir nevadāmas domas. Tas vienkārši tā viņš. Un tad es saprotu, ka tas sātens var iedēstīt kaut kādu sēklu. Bet es ticu, ka Dievs tev dod pozitīvi, pareizi. Viņš tev, lai tev ir garīgs auglis, Dieva auglis. Tāpēc jau vajag tas vārds lasīt, lai tev gara augļi, kāda gara augļi, mīlestība, prieks, vajag kultivēt tie gara augļi, lai uzrakta tie apakšējais. Jā, domāšanas spēks, pozitīvs spēks rodas, domāšana, no domām rodas spēks, Dieva spēks. Jo es domāju, ka Dievs ir pozitīvā viss, viņš ir pozitīvs. Viss tavu domāšana, ja tev ir pozitīvi, tas ir no Dieva. Ja tu saproti, ka tavu doma ir negatīvs, tas nav no Dieva. Tas ir, sātans grib viss negatīvi, viņš viss tev pateikt tas niecībiņ, ka tu neko nevar, tu neko nespēj, un tu nekas tev vienkārši. Tev pienāk kristieši klāt arī, tev nekas neizdosies, tev tā draugs, tu to taisini, citam gribās sāk. Man gribās tad man otrādā gribās tieši tad parādīt, kad mēs... Nu kā Jēzum jau tā pateicis, ka viņš tāds ir bez izglītības. Kaut ko tas stāsts, viņam vispār nav izglītība. Jā, man jau arī tas ir, ko tu tagad pagāji? Ko tu? Dievs viss teica, viņš pagāja, mēs pieaugsim Dievam, mēs sludināsim sporta arēnā Rīgu, zinat? Meža parkā tam ir lielākais. Nopietni, tas bez jokiem. Tas ir tā ir. Jā, izaugstas. Jā, sēkla mums ir iesēts. Šitā ir sēkļi tikai, saprot, auglis, apskatīs, augļi. Nu tā kā es sapratu, ka vispirms mums vajag sevī visu to labo iedēstīt sevī. Lai tā sēkla aug, lai viss tas labais aug, lai mums ir tie gara augļi. Un gara augļus mēs varam audzēt, kad mēs nepieņemam tā sātana, iedomu sātana, tās visas lietas, ko viņš piedāvā, bet pieņemam to, ko piedāvā Dievs, to, ko piedāvā Bībele, to lasam un audzējam to sevi, kultivējam to, rušināmies par tām lietām un audzējam to, kas ir, ko saka Dieva vārds, un koncentrējamies pozitīviem attēliem, koncentrējamies. Man viens vārds ir. Nu? Man tagad nāca tāds vārds no Dieva, kad, es nav šeienes, kad Jēzus Kristus, kad viņš sāk sludināt, kad Dieva gars, kad viņš sāk vadīt, līdz tam viņš ļoti daudz sēdēja kopā tieši ar farizējiem. Viņš bija ar viņiem kopā un visu laiku viņš klausījās viņas vārdus, tā kā nav tā, ka mums, piemēram, būtu jāuzstājas luterāņi vai katoļi vai baptisti par kaut kādiem bubuļiem, bet tieši arī jāklausās, ko viņi sludina, jo Dievs arī caur viņiem darbojās. Jā, es tā uzskatu, es uzskatu, ka visās baznīcās ir spēcīgi kristieši. Kurā baznīcā ir spēcīgi? Neskatoties par to, kas sludināts šitādās tās kancās. Katrā baznīcā Dievam ir savi cilvēki, katrā baznīcā. Itanī pareizticīgā Dievam, pareizlauri, itanī luterāņi, itanī katrā viņam ir savi cilvēki un spēcīgi cilvēki. Dievam ir plāns priekš cilvēkiem, katrā baznīcā. Ne jau pavēlti. Ja tavs kungs ir Jēzus, tad viss ir kārtībā. Ne tik uz priekšu, un Dievs darbojas un maina tev, un viss būs labi. Un tāpēc mums galvenais, lai viss tas mums piedzimst mūsos, viss tas pozitīvais piedzimst mūsos, lai mēs varam nedzīvot ar saviem kompleksiem, bet izmest tos kompleksus ārā un teikt, ka mēs ļoti labi izskatām, mēs esam skaisti, brīnišķīgi, un mēs būsim priecīgi, laimīgi. Nevajag teikt, man līdz kājas, man ir taisnas kājas, arī ja viņas ir līdz, šajā brīdī man višķiņ ir līdz, jā, labi. Viņas būs taisnas, viņas arī paliks taisnāks. Tu zināt, ka viņas arī paliks taisnāks? Man viņas arī paliks taisnāks, man agrāk bija līkāks. Viņas neīstenībā. Man agrāk bija šitādas, un tagad tev tā bija taisnāks paliek. Un es biju drausmīgs, es izskatījos. Tās punkts bišķiņ tur, jā, tas ir no kaut kādām lietām. Nepareiz ēdienu, ko es ēdu. Bet es domāju, ka arī tas viss pazudīs un būs brīnišķīgi, un mēs būsim viskaistākie, smukākie, un nevajadzēs mums tur līdzināties Britnijai Spīrsai, Madonnai, un tur nezinu kam, bet īstenībā tu esi Laurins smukāk par Britniju, un tu Gundiņa arī smukāk par Britniju Spīrsi, un par visiem. Nē, es saku nopietni, skaties sevi, un tu paliksi smukāk īstenībā paliksi. Tu skatīsies sevi, tu rīt pamodīs,
cik es esmu skaists. Dievam pieder skaistums salons. Nu jā, bet galvenais, ka tu skatīsies uz sevīm, ka tu esi skaists, viņš viss tas materializēsies. Un tiešām tu būsi skaists, tu paliksi skaistāk. Nav redzēts, ka vīrietis un sieviete dzīvo kopā, jo tad viņi sāk līdzināties viens otram. Tad līdzīgāk. Nav ievērojuši, ka staigā ar bokserīti, saimnieks, paskatās viņas sejā, jā, tā kā bokserītis. Tās jau ir tā, nav ievērojuši kaut kā. Un arī, ka vīrietis kopā ar savu sievieti dzīvo, nav ievērojuši, ka viņš paliek līdzīgi. Man citreiz domā, tie ir brāļa māsas, domāju, bet es biju uz sievu izrādās. Es domāju, tik līdzīgi gādu divi. No sākuma taču nebija noteikti iepazinās, cik ļoti līdzīgi. Nē, nav ievērojuši, ka paliek. Un tāpat tu sevīm skatīsies, ka tu esi skaists, un tas viss pārmainas un materializējas. Un beigās būs viss skaistākā. Nav ievērojuši, ka skolā ir bijuši tāds meitenes, kas pirmās klasīties ir nesmūks. Nav viņas tāda, kad skats. Bet pēc tam vēlāk skaties, viņš tāds smukas, kaut kā pārmainās. Cilvēki vispār mainās, bet arī, es domāju, ar Dievu ļoti mainās. Svētais gars tev mainīs, tad ritīgi forši. Un būs skaisti un viss, un vesels būs. Galvenais, mēs visiem būsim veseli. Mums nebūs nekāds ļaunums, nekas slikts, mums nebūs. Aiga arī staigās, jūs zināt, ka viņi staigās. Un mēs viņu, vai te būs vispār forši. Būs brīnum un zīmes. No jā, un Eko Nātans Moris. Bet es domāju tā, ka tas īstais sieviešu skaistums ir, ka Dievs tas skatās no iekšienes, no garīgās puses. Jā, protams, arī, jā, protams. Kad, ir jau arī tā, es arī citreiz skatos. Svarīgais te ir teikts pa iekšēju. Jā, pa iekšēju. Kas no viņas staro ārā. Jo patiesībā Dievs jau ir viss, Dievs ir katru sievieti un katru vīrieti radījis unikāli un skaists. Nu jā, es tik vienkārši domāju, ja cilvēki pieņem, ka viņš ir skaists, un viņš priecājas, ka tas viņš ir patīkams. Viņš ir patīkams cilvēki. Ai, tu staigā tāds sapdīgi, tāds, tu neesi patīkams. Tāpēc ir jāaptver to, ka tevi Dievs ir radījis. Tu esi kaut kas unikāls, kaut kas skaists. Tu esi skaista, unikāli, vienalga kā tu esi. Iedomājies, Dievs tev pats to ielīdz, visu iekšā, visu to skaistā. Tu esi neatkārtoji, neviens nav tāds, kā tu iedomājies. Tur neviens nav, nevajag tur līdzināties. Ja tu skatīsies uz tās pasaules, tad tu sabruks. Ja tu sāk skatīsies uz Dievu, tad tev viss tas no iekšienes sāk starot uz laukā. Jā, un tu staigās, spožums būs tev. Tev būs ļoti spožums. Viss gribēs tevi draudzēties, un tevi gribēs iet, un tu vēl dabūs vismukāko vīru. Kaut tu būtu 200 km smāks sievieti, tu būs viskaistākā. Jā. Viss. Jā. Pareizi tu teici. Un tā kā ar šo mēs šodien beigsim, bija forši, kaut ko zinājām. Kā mēs varam kļūt priecīgāk, laimīgāk. Vienkārši pieņemt. Esi tāds, kāds tu esi. Un neielikt kaut kādos rāmjos sev. Un vienkārši priecāties, ka tev Dievs tāda radīs. Un apzināties, kas tu vispār esi. Kas tu esi. Tu esi Dieva radīta. Pats Dievs tevi radīs. Un tev jāpriecēs. Viņš jau unikāli, neatkārtojami. Mundīgi, neviena sieviete nav zemes tāda kā tu. Neviena. Lauri, neviena. Aiga neviena nav tev pat līdzīga. Katra, ir dubultnieki tur kaut kāda bailīdzīga. Un kad no viņš sāks ar Dievu garu, sāks tā iekšēs starot, tā to vien vairāk sāks starot. Un viens spēcīgāku, un tad viss apkārt. Viss nāks, tev gribās, tad tev gribēs jāuzvērties, viss teiks vajag, būs forši. Jā, ar to mēs šodien arī beidzam. Nākošais mēs attiecībām svēto garu būs dziedināšanas dievkalpojums. Vēl viens dziesmu uzspēlēsim, jā? Kad es spēšu skumjos ielī